Vēl viens cenu video. Laižam! Pat cik mēs joprojām gaida skilzāģi un mums īsti nav ko darīt, tad mēs varētu parunāt par vienu ļoti svarīgu tēmu. 12 gadus strādājot ar mēbelēm, vienmēr ir bijusi viena liela problēma. Vienmēr ir bijis grūti novērtēt pašam savu darbu. Un pat cik tagad, kad es daru kaut ko pats priekš sev, aprēķināt cenu var būt svarīgāk nekā jebkad agrāk, tad mēs joku pēc iziesim cauri vienai mēbelei, no A līdz Z. Un tīri varbūt netīšām mēs uzejam atbildi jautājumam, ko uzdod pilnīgi visi klienti. Kāpēc tik dārgi? Ir dzirdēts visādas metodas, sākot no paņem materiālu, sareizina 2 gatavs, beidzot ar paskaties, cik tu gribi nopelnīt un visu, un tas ir tavs cipars. Bet mēs mēģinās video iziet cauri, cik nu kas maksā, ja tev pašam no nulles ir jāuztaisa savu mēbeli. Protams, runies par mēbeli, ko es pats taisīju, un mēbeli, ko es taisīju pats sev. Tā ir kumoda, ko mēs taisīju pāris sērijas atpakaļ. Kāpēc tieši tā? Tāpēc, ka viņi mums neizmaksāja absolūti neko. Viss materiāls, ko mēs izmantojam kumodai, bija vai nu pārpalikuma, vai nu abonenta dāvināts materiāls, izņemot priec brusiņas, bet par to mēs nerunāsim. Pats galvenais, pirms mēs sākam runāt par kaut kādiem cipariem, mums jānoliek kaut kāda pamatnoteikuma. Viens no tiem ir tāds, ka kumoda ir izgatavota tieši tāda, kāda es viņu izgatavoju. Citiem nepatīk MDFs, citiem nepatīk našfinieris, man tas viss patīk, tāpēc tas viss ir iekšā manā mēbelē, un tieši tādu mēs arī viņu taisām. Un 2. Tas ir tas, ka instruments mēs neskaitam. Iedomājies vienkārši, ka tev ir darbnīca, pie tevis atnāk cilvēks un saka, es gribu tādu kumodu, doču. Sāksim visu šito sarakstu mēs ar materiālu. Materiāls mums ir pārsvarā MDFs, iekšā korpusos tas ir pliks MDFs, bez finierējuma, tikai nolīmētām priekšējām maliņām. Savukārt virsam mums ir tas pats 18, bet finierēt jau no abām pusēm. Tāpēc tie būs jārēķina atsevišķi. Un pat cik mums ir tik daudz MDF, tad ejam pasīties, cik viņš maksā. Attēls ir mājaslapā, plātnes. Meklējam MDF. Starp citiem, kas nezina, attēls ir, tu var pasūtīt visu kaut ko, sākot no MDF, beidzot ar laminātu. Un meklējam mums vajadzīgo biezumu. 280 uz 207. Zin, kāpēc? Izvēlēšos 280 uz 207, tāpēc, ka mūsu zāģis ar to tiek galā. Nu, un mēs ar tādu izmēri pieraduši strādāt. Itavo mēs redzam, ka tas mums izmaksā 8,59 kvadrātmetrā. Plus PVN. Un pat cik viena plāksne ir 5,8 kvadrāti, sanāk, ka mums plāksne izmaksā runājot 50 eiro. Plus PVN. Nu, lūk, un kā redz, beigās sanāk, ka tā viena plāksne tev izmaksā 60 eiro, vairāk kā 60 eiro, tāpēc, ka vēl jāmaksā par piegādi. Bet tas vēl nav viss. Tas ir tikai korpus, jau mums no attēla jāuzsūt materiāls fasādēm. Fasādēm mums nāk tas pats MDFs tikai 12 mm biezumā, un kā redz, maksā 6,40 kvadrātā, kas savukārt nozīmē 37,09 vai arī 44,88. Un tagad pa piegādi. Tā piegādi es skaitīšu tā. Šīs plāksnes, ko mēs tagad ielikam grozā, tās ir plāksnes, kuras mēs varam ielikt garajā busā. Nu, principā arī firma, kur es strādāju, kādreiz tā darīja. Tagad pārsvarā pie mums atbrauc attēla fūri, tāpēc, ka viņi pa ceturtdienām braukā apkārt pa kurzem, bet ne pa to stāsts. Īsāk sakot, ja tev ir kaut kā darbnīca, tev jebkurā gadījumā nāksies braukāt apkārt tur pēc visādas furnitūras, visu kaut ko tam līdzīgi, un uz to Rīgu būs jāizskrien. Tā kā piegādēs vienkārši ierēķina kaut kādu, tur degvielas cenu, teiksim, 40 eiro, un tad visticamāk arī to aizskries gan dabūt visādas rokturas, gan dabūt to pašu materiālu. Tad ir našfinieris. Ar našfinieri ir diezgan interesanti, tāpēc, ka nekur internetā viņam nav norādīta cena. Tobišķi tās lapiņas ir dažādas un gan jau cipars ir dažādi, bet es gan Intersīs mājaslapā, gan vēl citās skatījos un nekur neatradu tieši ciparu našfinierim. Tā no es parunāju pazīstamiem galdniekiem, kur man pateica priekšā, iedeva paraudziņas, un viņi teica pa vidējo 5,50 kvadrātā, to var dabūt vai nu mākslīgo, vai nu arī dabīgo našfinieru. Atšķirības starp mākslīgo un dabīgo es tev īsti nepateikšu, izņemot to, ka dabīgais plīst šitā, bet dabīgais vairāk tā kā papīrs. Un viņam aizmugurē ir tāds slānīts, kurš viņu tur kopā, līdz ar to, protams, ar viņu vieglāk strādāt.
Un našvinieri ir diezgan viltīgi, tāpēc, ka, lai aprēķinātu, cik daudz tev viņu vajadzēs, tev jāzina, cik plats detējs tev būs, un viss, protams, ir atkarīgs, kā grib viņu likt. Tā ir vesela zinātne, runājot par simetriju virzieniem un visu pārējo, kas pat pa sev varat aizņemt vēl veselu video. Tāpēc šitā gadījumā vienkārši uzmetīšu veselīgu virsmēru un rēķinam detaļas, kuras jāfinierē. Kas mūsu gadījumā ir virsma, viss fasādes un sānu paneļi. Protams, no abām pusēm. Un to visu draudzīgi zinošu cilvēku padomu reizinām ar koeficientu 1,5. Kāpēc tā? Tāpēc, ka našfinieri ir diezgan neiespējami aprēķināt, kamēr tu nezini savus lapiņas platumu, un fugojot, līmējot un tā tālāk, našfinierim visur jābūt nedaudz pār, tā lai tu nepietaisītu savu presi, tā lai tu varētu viņu apstrādāt un tā tālāk. Līdz ar to tu īsti nevar aprēķināt, cik tev precīzi viņu aizies, tu viņu rēķini vienkārši vairāk. Tātad, kā minimums rēķinam 6 kvadrāts pa 5,50 kvadrātā, kas ir 33 eiro, beigās sanāk 39,93. Un tam mums ir priedz brusiņas. Priedz brusiņu vietā varēja izmantot daudz ko citu. Tur varēja ozolu, vienalga ko masīvo, tur 18 MDF, pat cik viņš ir krāsots pilnīgi pie kreisiem sāniem. Bet man tepat uz vietas iespēja nopirkt tīri sakarīgs priedz brusiņas, kas ir ievēlēts no visām 4 pusēm, 5x6 cm un 2,50 garuma. Un izmanto mēs viņus gan fasādēm, gan rāmjiem, gan arī atvilknēm. Izmaksa man viņš 400 eiro kubā vai arī 3 eiro pa vienu brusiņu, kas no vienas puses liekas baigais cipars, bet no otras mums ir brusiņas, kas ir ievēlēts no visām 4 pusēm, un viņam ir ļoti ērti strādāt. Viņas gan ir audzētas, tāpēc, ja tev kaut kur ir vajadzīgs koku raksts, visticamāk, tu viņus negribēs likt. Manā gadījumā es to visu krāsoju, tā kā pa lielam man vienalga, kas tur apakšā notiek. Un es iepriekšējiem skapiem taisīju tieši tāpat, un arī neredzēju nekādu problēmu, tā kā, Un pats galvenais uz šito projektu mums aizgāja kopā kāds 15 brusiņas, kas tulkojas, ka 45 eiro. Vēl, protams, jāpieskaita arī MDF muguru. Uz šo projektu mums aiziet praktiski veselu loksni. Tas ir gan lielam skapim mugurai, gan atvilkņu dibeņiem. Atrast viņu ir tieši tāpat attēlu mājaslapā, un vidē viņi maksā kaut kā 3 eiro kvadrātā, kas beigās translējas apmēram 20 eiro par loksni. Toņi, kuros ir pieejams MDF mugurs, nav baigi daudz, bet tev loģiski ir iespēja krāsot, šponēt, taisīt savējos, kādos vien debesu toņos tu gribi un tā tālāk. Tagad man komentārā rakstīja pagājušais cilvēkam nepatīk MDFs, viņi, teiksim, citi taisa tikai no finiera, vai arī finieri, dar, ko tu gribi. Bet, kā jau teicu, es taisīju savu kumodu tā, kā es taisīju, un man tas rezultāts patīk. Vēl pēdējais no materiāliem, kas ir palicis, tas ir materiāls kājām. Materiāls kājām mums vienkārši masīvais. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka man palika pāri, un es viņu tā vienkārši palaidu tur tais kājās iekšā. Pavisam vienkārši. Un pa materiālu kājām es īsti nevarēju saprast, vai viņu skaitīt vai neskaitīt, bet, pat cik es teicu, ka kumoda būs tāda, kāda es viņu uztaisīju sev, tad pierēķinām vienkārši vienu kaut kādu 15 cm platu dēlu pa vidējo ošu cenu, un mums sanāk, ka kājiņas mums izmaksāja kaut kāds, vidēji 15 eiro. Beidzot, mēs ir tikuši līdz furnitūrai. Furnitūra tas ir ļoti vienkārši, tā ir viena no svarīgākajām sastāvdaļām visā mēbelē. Kāpēc? Pavisam vienkārši. Ja tu izmanto šķābīgu furnitūru, tev sanāk šķābīgs gala rezultāts. Teiksim, tās pašas atvilkņu vadotnes, tu viņus var nopirkt sākot no 2 eiro, patvilkni, beidzot ar tandēm, tas ir kaut kas ap 30 plus PVN. Bet atšķirība lietojot ir vienkārši fenomenāli. Teiksim, ja parastās vadotnes lētās kursas ielika darbnīcā, viņas jau sāk, tā kā iet uz beigām, tad šitās vadotnes, ko es ieliku šitā kumodē, ir nostrādājuši 15 gadus priekšnieku virtuvē, pēc tam es viņas noskrūvēju nost, ieliku savā kumodē, un viņas joprojām tagad strādā. Tagad skaties pats, vai vērts to vienreiz bišķiņ ielikties un baudīt to mēbelu gadiem. Vai arī varbūt tā ir vienkārši mēbele kaut kur 3 reizes tu to atvilki un varbūt attaisīs, un tad ieliec tur parasto un vienkārši aizmirst un nedomā par to. Katrā ziņā ir baigi svarīgi zināt, kādas vadotnes, teiksim, tu izmantos, tāpēc, ka konstrukcija atvilknēm ir savādāk. Teiksim, tam pašam blūmu tandēmam, katrā pusē atvilknē paliek pa 5 mm. Tas ir kasts, tev ir tikai centimetru šaurāk nekā horizontālais mēbelei. Parastam kaut kādām lodīšu vadotnēm tieši tāpat tām uz rullīšiem 24 mm kopā šķirbi. Kā jau minēju, savai mēbelei es izmantoju vadotnes, kuras man vienkārši uzdāvināja. Bet, ja tu pērci par naudu, tas tev izmaksās 13 eiro pa vadotni, 2 eiro pa atslēgām, un ja tu gribi, lai atvilkuma nāk ārā visā garumā, tas ir pilnā izvilkuma vadotne, tas tev būs dubultā. Līdz ar to mūsu kumodē ir 6 atvilknes ar nepilnā izvilkuma vadotnēm. Tātad mums vajag 6 komplekts ar vadotnēm, 12 atslēgas plus PVN, kas kopā sastāda apburbuļojoši 105 eiro. Vēl no furnitūras paliek roktura.
Rokturi it kā liekas sīkums, bet to sīkumu ir baigi svarīgi noskaidrot, tagad tu rēķini mēbelē cenu. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņi var maksāt sākot no eiro gabalā, beidzot līdz bezgalībai. Man personīgi savai mēbelē tas vispār nav svarīgi, tāpēc es vienkārši paņēmu veikalā kaut ko uz acis, kas man likās, ka vizuāli ies klāt un super un es esmu apmierināts. Bet loģiski, ja tā ir mēbele klientam, tad tas ir jāatrunā no A līdz Z. Šajā gadījumā katrs mans rokturīts maksāja kaut ko ap 2, tātad tie ir 12 eiro. Oh, 382 eiro pagaidām. Un mēs vēl nav nemaz pie darba pieķērušies. Bet pa priekšu parunās par to, ko mēs skaitām no mehāniska viedokļa, kas vienkārši ir jāskaita, un pēc tam pa sevs vērtēšanu. No sākuma pa krāsu. Visu korpusu un redzamās daļas mēs krāsojam poliuretānu, un uz šito projektu mums aizgāja 1,507 bunži. 1,5, tāpēc, ka pusbunža man bija palikusi pār no iepriekšējiem projektiem. Bet, ja es to taisītu kādam klientam, es noteikti tur aizlaistu vismaz savus 2, tāpēc, ka bija vietas, ko es nenokrāsoju, ko cilvēkam taisot mēbeli, tu vienkārši nevarētu nekrāsot. Tās būs 2 bunžas, katra pa 15 eiro. Un atvilkums mēs, protams, varētu tieši tāpat krāsot ar krāsu, bet pat cik mēs taisam kumodu tādu, kāda viņi uztaisījies, tas nozīmē, ka tev vajadzēs bunža cieto vaskeļu, tie 0,7 litru, un tev viņi paliks nākotnē, un tu varēsi strādāt vēl tālāk. $437 peso. No sākuma es biju domājis, ka mēs iesprings ritīgi runās par darbu un visu pārējo, bet taisot cenu es sapratu vienu. Mēs nevaram piemest nekādu cenu darbam, ja mēs nezinām, cik stundas mums reāli aizies. Un kāpēc mēs nezinām? Es tev varu pateikt, kāpēc. Tāpēc, ka tavs darba stundas ir tieši atkarīgs no tā, cik labi iekārtot ir tava darbnīca. Kā piemērs, ja es taisītu galdniekā uz lielo Altendorfu, ar presēm un lielajiem darbgaldiem, es to darbu droši vien izdarītu 2 reizes ātrāk nekā pie sevis savā mazajā šķūnī, vai ne? Un tieši tāpat kaut kāda elektrība un amortizācija, tas viss ir atkarīgs tieši no tā, kur tu atrodies, ar kādiem štrumiem tu strādā un tā tālāk. Manā gadījumā pie sevis es varu pateikt priekšā, ka es šito darbu darīju reāli nedēļu no vietas. Bet tas ir tikai tāpēc, ka es to darīju pa vakariem, ne pa dienām. Un pavadītais laiks loģiski atkarīgs tieši no tā, kā tu visas darbas saplāno, teiksim, kamēr viens detējs žūst vai līmējies, tikmēr strādā citām, vai arī nolohojies uz vienu galdu saliec līmēties detējs un otrā galā uzpūt svaigu krāsu un tad sēd pa vidu nekusties, lai putekļus necelt augšā. Es tikko kaut ko inčīgi ievēroju, skaties! Mēbele. Es esmu savā biznesā. Ko es gribēju pateikt ar šito video? Pavisam vienkārši. Tagad jau cilvēks prasa, kāpēc man tik dārga mēbele. Paņem iedod viņam linku uz šito video un pasaka, no šitās cenas šitai brīdī galdnieks vēl nav nopelnījis pilnīgi ne centi. Viņš jau pagaidām ir parādā pa elektrību un instrumentu amortizāciju. Nerunās pa visādām degvielēm un visu kaut ko tam līdzīgi, bet šobrīd pie šitiem 437 eiro vēl nekas nav izdarīts, ir tikai iepirkts materiāls un viss. Tā kā par gala produktu cenu visticamāk spriežam pēc savām darbnīcām, pēc to, cik mums ilgi aizņems to visu izgatavot, katrs pēc savām spējām. Tu saprati. Šīs nedēļas video noteikti nebija nekas jauns tiem, kas ir saistīti ar kaut kādu būvēšanu un materiālu iepirkšanu un visu pārējo. Bet tiem, kas tikai taisās sākt, man tai skaitā tā varētu būt diezgan interesanta tēma. Es noteikti neesmu pieredzējis taisīt šitādus info video, tā kā tas priekš manis ir kaut kas jauns. Ja tev kaut kas ir piebilstams, droši ieraksti to apakšā komentos. Būšu tikai pateicīgs. Jebkurā gadījumā, ja tev patīk tas, ko tu redzēji, droši nospied laiku, abonē kanālu un tiekamies nākamajos video. Droši piesako arī pārējiem maniem sociāliem, TikTokā, Instagramā un Facebook grupā, arī reizēm šis tas parādās. Ar jums bija Rudolfs un tiekamies nākamajos video.